kā es citās rezidencēs neesmu bijusi, tad šī ir man pirmā. Tad es varu teikt, ka viņa ir lieliska, jo man ir grūti salīdzināt, jo es neesmu citās bijusi. Bet es domāju, ka šeit viss ir brīnišķīgi un šis bija ļoti, ļoti jauks mēnesis. Katrā ziņā tas darbs šeit pilnībā atšķirās no tā, kā es strādāju Rīgā. Jo šeit es varēju pilnībā fokusēties uz tikai un vienīgi uz strādāšanu. Nebija tā, ka bija vēl kādas miljonas lietas, kas manī traucētu. Šeit tādā ziņā mazā ciematiņā, mierā un klusumā bija visi priekšnoteikumi, lai varētu 100% veltīt visu savu uzmanību darbam. Rīgā ir tāda rutīna, nevar teikt rutīna. Rīgā ir tomēr daudz dažādi pienākumi. Gatavojoties braukt uz šejieni, es jau tā centos, lai mani neviens šeit netraucētu. Rīgā arī tā vide tomēr ir daudz dinamiskāka. Šeit viss ir mierīgi. Kas vēl atšķirās Fiskars ciematā no Rīgas, ir droši vien cilvēki, kuri šeit vienkārši ir daudz mazāk un kur ir daudz ieinteresētāki tajā, kas šeit notiek. Viņi ir vienmēr gatavi sarunai. Viena no brīnišķīgākajām lietām Fiskarā ir tas, ka šeit var netraucēti strādāt darbnīcā. Arī pats ciems ir mierīgs un kluss. Pa dienu šeit, protams, ir diezgan daudz arī turisti, bet vakaros un pēcpusdienās šeit ir pilnīgs miers un klusums un var iet garās pastaigās un ainavas ir brīnišķīgas, ir zelta rudens arī šeit iestājies. Braucot uz Somiju, tas, ko es meklēju, bija atšķirīgais un man bija mazliet šoks iebraucot, kad daba būtībā izskatās tāda pati kā Latvijā. Ar vienu atšķirību, protams, kas ir lielie akmeņi, kliņšakmeņi. Un tad to arī es izmantoju kā vienu no motīviem vienā no kolekcijām, ko es šeit iesāku taisīt. Un otra lieta, ko es šeit tieši Fiskarā atklāju, bija unikāli ķieģeļi, kas ir veidoti no, kā visi zina, Fiskars kompānija ir nākusi no šejienes, un viņi šeit ieguva dzelzs un vara rūdu, un to pārkausējot, pārpalikumus izmantoja ķieģeļu ražošanai. Un tad šie ķieģeļi vienkārši ir kaut kas unikāls, kas man arī iedvesmoja radīt rotas, bet tās es vēlāk izgatavošu Rīgā.